Mans vārds un uzvārds ir Kaspars Zlīdnis, un es esmu 28 gadus vecs. Šobrīd strādāju Latvijas radio kā vecākais redaktors. Tāpat es darbojos arī Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrībā, un es esmu ieguvis arī izglītību kā sabiedrisko attiecību speciālists un žurnālists. Līdz ar to varētu teikt, ka savā neilgajā mūžā esmu paguvis uzzināt, ieraudzīt ļoti daudzas jomas un satikt ļoti daudzus cilvēkus. Jo nav nekas dzīvē dārgākā. Un es domāju, ka pie tā arī neapstāties. Noteikti dzīve pavērs daudz jaunas iespējas un jaunas arodas un jaunas jomas. Jo katram tā var būt vienīgā. Jebkura lieta, kuru mēs dzīvē darām, protams, bagātina mūs iekšēji un veido ne tikai teorētisko bāzi, bet arī praktisko bāzi. Protams, jo mēs esam mobilāki un jo mēs esam dinamiskāki un aktīvāki šajā ātrajā laikmetā, jo konkurētspējīgāki mēs esam. Pieskaries, ja tev šķiet, ka vairs nejūti. Tāpēc es atbalstu tos jauniešus, kuri dodas uz ārpusi. Viņi iepazīst jaunus cilvēkus, satiek jaunas iespējas, pierāda sevi tur. Izmantojiet savas iespējas un patiešām bagātiniet sevi. Izaicinājums ir nākamais jēdziens, par kuru es gribētu parunāt, jo skaidrs, ka mēs varam runāt par tādiem augstiem cēliem mērķiem. Jo katram tā var būt. Lai sabiedrība būtu veselāka, lai tai būtu vairāk iespēju, lai viņi būtu spriestspējīga un lai veidotos, teiksim, tiem jauniešiem arī viedoklis savējais par to, kā viss notiek, kā tiek risinātas attiecības. Bez šīm attiecībām nebūtu iespējams arī realizēt nevienu no mūsu mērķiem. Jo katrā jomā, lai arī viņa šķietami jau ir izsmelta, tu pats vari ielikt savu dvēseli un vari pats atrast to un parādīt jaunā gaismā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūs spējat noteikt šo savu vīziju, jeb šo savu izaicinājumu, darīt kaut ko un atrast visu laiku kaut ko jaunu. Tāpēc ir svarīga tātad šī vīzija un šī misijas apziņa jebkurā lietā, kur jūs darāt. Esiet noderīgi, tas ir tas, ko es jums novēlu.